Es domāju, kā man tā labāk pieteikt to, ko es pastāstīšu, bet būtībā es gribu pastāstīt vairāk par tādiem praktiskiem un tehniskiem aspektiem šajā datu vākšanas procesā, par ko mēs visu rītu esam runājuši, un pie reizes arī atkārtot vairākas lietas, jo atkārtošana zināšana māte, un katrs runātājs pastāsta par kādu lietu no citas puses, un varbūt tas vairāk parāda skaidrību par šo, rada skaidrību par šo lietu. Tātad, par ko es gribu pastāstīt, tātad vēlreiz ļoti īsi par to, par kādiem datiem tad mēs runājam, kam mums tos datus vajag. Un vēl tātad mašīnu tulkošana. Patiesībā mēs runājam par to, kā Eiropā radīt labāku tehnoloģiju, mašīnu tulkošanas tehnoloģiju, kas mums visiem palīdzētu ikdienas darbā. Skaidrs, ka tas nekad neaizstās tulku, bet tulki un tulkotāji nekad nespējas pārtulkot to informācijas daudzumu, kas mums šodien ir pieejams. Tad alternatīva ir mašīnu tulkošana, un viss stāsts ir par to, kā mašīnu tulkošanu padarīt labāku, jo no tā mēs visi iegūstam. Un ir svarīgi, ka šie dati ir nepieciešami visām valodām, tā skaitā latviešu. Un ja mēs varam cerēt, ka franču valodai, lietuviešu valodai un igauņu valodai un visām pārējām kolēģi citās valstīs šos datus savāks, vai Eiropā kaut kur, Briselē vai Luksemburgā, tad latviešu valodai tā tas diez vai būs, jo mēs jau vislabāk pārzinām latviešu valodas specifiku, latviešu valodā rakstītos un tulkotos tekstus, kur tie ir pieejami, kā tiem var piekļūt, kā tos varētu izmantot efektīvu mašīnu tulkošanas uzlabošanai. Un šie dati viņi ir pieejami dažādos veidos un dažādās vietās. Protams, ir tie redzamie dati, piemēram, dati, kas ir pieejami tīmekļa lapās. Mums ir valsts pārvaldes lapas, mums ir dažādi uzņēmumu mājas lapas, banku mājas lapas, ziņu portāli un ļoti daudz visāda informācija pieejama tīmeklī, bet tie ir redzamie, un tos, tā vienkāršot runājot arī Eiropā, Briselē kāds varētu atrast un savākt. Tā nav liela māksla, tas ir internetā, to Google savāc, Microsoft savāc, bet mūs interesē arī tie dati, kas nav internetā pieejami, dažādi arhīvi, iekštīkli, iekšējas dokumentu krātuvs, un šeit ir svarīgi saprast, ka mūs jau neinteresē šie dati kā viņa primārajā pielietojumā. Daudz kas, šie teksti ir radīti konkrētam mērķim, biznesa vajadzībai, informācijas nodošanai lietotājiem vai kaut kā tā. Mums viņi interesē, lai dators varētu mācīties. Un gribu nedaudz ieskicēt, ko tad LREC projekts piedāvā un kā LREC projekts redz šo datu vākšanas procesu. Tīri praktiski, ko tas varētu nozīmēt. Datu vākšanā mēs redzam vairākus soļus. Ir darbi, ko viennozīmīgi var darīt LREC konsorcijas, un ir darbi, kur mēs paši neko nevaram izdarīt, kur ir vajadzīgs atbalsts no partneriem, no organizācijām, institūcijām, kam ir teksta resursi, kas var palīdzēt ar resursiem. Pats pirmais solis ir datu identificēšana un atlase. Ja? Mēs nevaram sākt neko daudz vairāk, mēs nevaram sākt apstrādāt tekstus, pirms mēs esam identificējuši, ko tad apstrādāt. Ja? Un jo vairāk mēs identificējam, jo labāk. Pēc tam seko atlase. Kad mums ir skaidrs, šeit mums ir 50 dažādi
korpusu avoti, potenciāli avoti. Tad sākās atlase, kur mēs skatāmies juridiskos aspektus. Vai šos datus mēs vispār drīkstam kaut kur izmantot? Varbūt tie satur valsts noslēpumu. Labi, tādā gadījumā nē. Varbūt tie satur kādu jutīgu informāciju, piemēram, par personas datiem. Arī tādus mēs negribam izmantot, jo tas rada papildus problēmas. Bet varbūt, ka šos arī jutīgos datus var anonimizēt, pārveidot tā, lai šī jutīgā informācija tur vairs nav. Nu, piemēram, visus vārdus, uzvārdus aizstāt ar Jānis Kalniņš vai Anna Kalniņa. Ja? Tātad līdz ar to visa privātā informācija tur ir pazudusi, tas ir kļuvis anonīms resurss. Un tad, kad šie dati ir identificēti, atlasīti, viņi izpētīti, kāda ir viņu pielietojamība, nākamais solis ir datu aprakstīšana. Ir svarīgi, ka par datiem mēs pievienojam kādus papildus informāciju. Kādā valodā ir šie dati, kādā jomā tas ir, par kādu laika periodu ir runa. Un tās ir tās lietas, ko faktiski var izdarīt tikai datu turētāji, datu īpašnieki. To neviens no ārpuses ar šiem datiem nevar izdarīt. Ne Eiropas komisija, ne kultūras informācijas sistēma centrs, ne Tilde, neviens. Tālāk seko tehniskā daļa, kur droši vien ELREK konsorcijas un Eiropas komisija var daudz palīdzēt. Tas ir datu konvertēšana, tīrīšana, sagatavošana tādā formātā, lai to varētu izmantot mašīnu tulkošanā. Un pēc tam atkal iesaistās partneri, jo mēs to varam izdarīt abstrakti, interpretējot šos datus. Taču reāli pārliecināties, ka šie dati ir pietiekami labā kvalitātē, var tikai šo datu saimnieks, īpašnieks, kas zina, kas tie ir par datiem. Vai tur nav kaut kas sabojāts apstrādes procesā, vai anonimizācija ir notikusi pietiekami kvalitatīvi. Ja tur bija kāda slepena vai jutīga informācija, vai tā vēl joprojām nav šajos datos, vai šie dati ir izplatāmi publiski, vai izmantojami mašīntulkošanas sistēmu apmācīšanā. Nu jā, un tad pēc tam jau seko tādas tīri praktiskas lietas, kā datu vēlreiz sakārtošana pareizajos formātos, salikšana datu krātuvēs un tālāk izmantošana mašīntulkošanas sistēmu trenēšanā. Nu tā tad, jā, tas pats tekstuālā formā, to jau es izgāju cauri. Un, ja mēs runājam par datu formātiem, tad jāsaka ir tā, ka ir svarīgs jebkurš datu formāts. Mēs, protams, gribētu saņemt vistīrākos un vislabākos datu formātus, no kuriem viennozīmīgi un precīzi un skaidri var izvilkt informāciju. Manuprāt, vislabākais ir tulkošanas atmiņas, ar kādām strādā profesionāli tulkotāji, kas tulko dokumentus un valsts valodas centrā, piemēram, jūs droši vien tādas veidojat un visos tulkošanas uzņēmumos tādi resursi top, un šie ir visvieglāk izmantojamie. Bet taču nevienmēr šādi resursi ir pieejami, tāpēc Worda dokumenti, tīmekļa lapas, PDF dokumenti, jebkas ir noderīgs. Un svarīgi ir atcerēties arī, ka mums ir noderīgi ne tikai paralēlie dati, kas ir tulkojumi, bet arī vienas valodas dati. Jo, ja mēs tulkojam uz latviešu valodu, mums ir jāveido arī latviešu valodas modelis. Un tur ir svarīgi jebkuri teksti, arī tie, kas nekad nav tulkoti, vai viņi ir pieejami valodas modeļu veidošanai. Un tur nav svarīgi varbūt ļoti pareizi teksti. Arī dokumentu melnraksta versijas noder, arī nepieņemti lēmumi noder un tā tālāk. Noraidīti, nokritizēti teksti noder, jo mūs jau neinteresē tā semantika, kas ir šajos tekstos. Mums interesē valoda. Kāda tad ir valoda?
Ja, protams, ir jāapstrādā šie teksti, jāizgūst no viņiem tekstuāla informācija. Un formāti ir ļoti dažādi. Daži no viņiem ir vienkāršāk apstrādājami, daži ir ļoti sarežģīti. Un, ja mēs runājam par formātiem, es ieteiktu jums domāt ne tikai par Word dokumentiem un tādiem. Apskatīsim datubāzes, satura vadības sistēmas, tulkošanas atmiņas, visādus resursus. Šie resursi, nereti mēs atrodam tīmeklī kādu lapu, kas ir angļu valodā. Mēs redzam, ka tas ir bagātīgs saturs, kur ir formatējums, kaut kas ir treknrakstā, kaut kas ir sarkans, kaut kas ir slīprakstā, tur ir saites uz citiem dokumentiem, attēli, sociālo tīmekļu pogas un visādas tādas lietas. Mēs atrodam to pašu arī latviski. Tas, kas mums rezultātā ir vajadzīgs no šī, lai uzlabotu mašīnu tulku, mums ir vajadzīgs tikai teksts. Tātad ir vajadzīgi. Mēs no tā bagātā satura paņemam tikai tekstu, kas ir divās valodās. Ja mēs rūpējamies par to, lai kaut kāda slepena vai jutīga informācija nenonāk, nedod Dievs, kaut kur, mēs šo tekstu varam sakārtot pēc alfabēta, lai teikumu secība pat tur nav būtiska. Ja? Ja mēs runājam par šī procesa juridisko pusi, tad pirmais solis ir, visi šie resursi ir jāizvērtē no juridiskā aspekta, vai šādu resursu vispār ir vērts apsvērt, izmantot vai nē. Un tur ir šī satura saimniekam, turētājiem jāskatās, kādas ir tiesības, vai tur ir nepieciešama datu anonimizēšana, un vai šī anonimizēšana, ja tāda ir veikta, ir pietiekama, vai šie dati ir tiešām padarīti anonīmi, tur vairs nav personas datu vai kādu biznesa noslēpumu, vai jau kāda cita jutīga informācija. Par juridiskām lietām kolēģis runās vēl vēlāk, bet šajā brīdī gribu tikai pieminēt, ka tad, ja mēs runājam par datu izmantošanu LREC konsorcija vajadzībām un mašīnu tulkošanas uzlabošanas vajadzībām, ir svarīgi sakārtot šo datu tiesības. Un uz dažiem no šiem datiem viennozīmīgi attiecās direktīva par valsts sektora informācijas atkal izmantošanu, jeb PSI. Taču citi dati var būt licenzējami, un arī šai sakarā LREC konsorcijas viennozīmīgi var piedāvāt savu atbalstu, palīdzību, ieteikumus, kā licenzēt, ar kādām licencēm, jo ne jau vienmēr šādu te datu atvēršana mašīnu tulkošanas trenēšanai nozīmē, ka šie dati kļūs publiski un visiem pieejami, un katrs ar to varēs darīt, ko grib. Šos datus var nolicenzēt dažādos veidos, un licencēšanas iespējas ir ļoti dažas. Šeit ir tikai dažas, ļoti dažādas, šeit ir minētas tikai dažas kā piemērs licenzes. Un tātad LREC konsorcijas var piedāvāt gan tehnisko, gan juridisko atbalstu, ja jūs saprotat, ka jūsu organizācijā ir šādi teksta resursi, kas varētu noderēt mašīnu tulkošanas attīstībai, lai mēs visi kopā varētu radīt labāku tehnoloģiju, tad LREC konsorcijas ir gatavs palīdzēt ar tehniskiem atbalstu, juridisku atbalstu, dažādām konsultācijām par jebkuru lietu un arī datu krātuvi, kurā tad šos resursus ievietot, arī ar datu apstrādi. Un tātad tā sadarbība varētu veidoties tā, ka mēs aicinām visas puses apzināties datus, dokumentēt tos, kādi tie ir,
Nu jā, un tad tālāk jau apstrādi un tehniskās lietas jau var veikt kopā ar Elrek konsorciju. Tātad, nu jā, un tad jūs iesaisti šā procesā ir ļoti, ļoti nepieciešama, jo vienīgi jūs zināt savus datus. Un no ārpuses varbūt arī pavisam nekaitīgiem datiem, par ko kurus jūs labprāt varētu dot visiem, bieži nav piekļuvs vienkārši, jo viņi ir kaut kādos arhīvos, viņi ir paslēpti dziļajā tīmeklī aiz meklēšanas laukiem, kur ievadot konkrētus meklēšanas pieprasījumus var piekļūt datiem, bet, ja tu nezini, ko meklēt, tad nekam arī nevar tikt klāt. Svarīgi ir arī, mums būtu svarīgi piekļūt tādiem sākotnējiem datiem, piemēram, Word dokumentiem vai satura vadības sistēmām, kur informācija ir pieejama tīrākā veidā. Savukārt tādi formāti kā PDF, flashi, video un citi formāti ir grūti apstrādājami, un no tiem jau informācija izgūt ir daudz grūtāk. Visefektīvāk, protams, ir iespējams izmantot šos datus, ja tie ir kā tulkošanas atmiņas, un tāpēc es vēlreiz gribu atgādināt to, ko Andrejs savā prezentācijā teica. Ja jūs pasūtat tulkojumus kaut kur ārpusē, prasiet, lai jums dod tulkošanas atmiņas atpakaļ, jo tās noderēs gan jums, gan arī var tikt izmantotas citiem mērķiem, kā mašīnu tulkošanas attīstībai. Tātad jau iepriekš minēju, ka datus, kas satur jutīgu informāciju, var anonimizēt. Protams, tas nav pilnīgi 100% garantija, ka tur nekas nebūs slepena informācija nekāda. Bet ir dažādas metodas, kā to var darīt, un vienmēr tur vajadzētu pieiet pēc tāda principa. Mēs anonimizējam un obligāti pārbaudam, vai tas ir anonimizēts saturs, vai tur nav palikuši kāda jutīga informācija. Tātad esošu datu, teksta datu izmantošana ir ļoti efektīvs veids, kā uzlabot mašīnu tulkošanas kvalitāti. Elrek konsorcijas var palīdzēt izvērtēt datu piemērotību. Ja jums ir dati un jūs nezināt, tie ir piemēroti vai nav, droši kontaktējieties ar mums. Latvijā Elrek konsorciju, ja oficiālais pārstāvis ir Kultūras informācijas sistēma centrs, Normāns Magoni, šodien vēl ar viņu runāja, teica, droši sūti pie manis. Mēs palīdzēsim izvērtēt, arī Elrek konsorcijas un Tilde ir gatavi tajā iesaistīties. Un nenovērtējiet par zemu tos valodas resursus, kas jūsu rīcībā ir. Plānojiet, kā tos var izmantot ne tikai tam primārajam mērķim, kādu viņi ir bijis viņus radot, bet arī tehnoloģiju attīstībai, jo no labākām tehnoloģijām mēs visi esam ieguvēji. Un Elrek konsorcijas piedāvā palīdzības dienestu un atbalstu. Šeit jūs redzat konsorciju mājaslapu, kur jūs varat meklēt informāciju. Šeit ir arī datu krātuve, kur var ievietot resursus, kas varētu būt noderīgi. Ir arī palīdzības dienests, kur var zvanīt, rakstīt, skaipot, dažādi citādi sazināties. Ir fórums, kur var uzdot jautājumus un diskutēt. Paldies. Un tālāk. Edvards par terminoloģiju. Jā? Jā, noteikti. Vispār dažas Latvijā ir, ja arī jūs ņemat, kaut kā tas tam vēl nav tik
Jā, ļoti labs jautājums. Jā, tad, ko mēs darām ar ģeogrāfiskiem nosaukumiem un kā mēs ģeogrāfiskos nosaukumus tulkojam mašīntulkošanas sistēmā? Jā, no kādiem resursiem? Es pat gribētu teikt, ka šis jautājums iet kopā arī ar citām vārdnīcām. Piemēram, ķīmisko terminu nosaukumi, dažādi termini patiesībā, arī ļoti līdzīgi iet. Ja? Un tātad mašīntulkošanas sistēmām var papildus pievienot arī dažādas vārdnīcas, terminu vārdnīcas, ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīcas, personu vārdu vārdnīcas. Ja? Tātad šos resursus var pievienot, ja šādi resursi ir pieejami. Tātad šobrīd, piemēram, veidojot Hugo LV tulkošanas pakalpojumu, mēs vācām ģeogrāfisko nosaukumu tādu datubāzi. Viņa nebija noteikti ļoti pilnīga. Mēs visas Latvijas pilsētas un pagastus noteikti salikām, lielākās pasaules pilsētas arī, bet tādas dažmiljonu pilsētas Ķīnā droši vien, ka nē. Ja? Apmēram tā. Tad mēs piegājām pēc tāda diezgan vienkārša principa, savācām tādus acīm redzami lietotākos terminus. Ja? Bet, protams, lai kvalitāte kļūtu vēl labāka, mums ir vajadzīgi vēl vairāk dati un precīzāki dati arī par mazākām vietām un tā. Vai jūs esat apzinājuši resursus, no kuriem varētu šādu informāciju iegūt? Vai jūs rīcībā ir ziņas par Jāņsētas, Trašapgāda Jāņsētas rīcībā esošo milzīgo datubāzi, tur ir kā 218,000 ģeogrāfisko nosaukumu, pie tam ir atveidojumi vismaz četrās valodās, latviešu, igauņu, lietuviešu un krievu. Jā, apzināti daļa ir, protams, mēs zinām, ka Jāņsētai ir šādi resursi, bet pašlaik viņi vēl nav apstrādāti un licencēti. Tā. Jā, paldies Raivim par prezentāciju. Nākamais prezentētājs būs Edvards Caun no Varam. Edvards arī ir Akadēmijas termoloģijas komisijas ITT apakškomisijas priekšsēdētājs. Īsumā, kā Raivs teica, Edvards par terminoloģiju. Jā, bet izmantošu izdevību arī pateikt vismaz vienu komentāru par to, kas izskanēja šī pasākuma pirmajā daļā. Par to, ka šos valodas resursus var izmantot multilingvisma, jeb daudzvalodības veicināšanai Eiropā, publiskajiem pakalpojumiem, jo tas ir viens no tiem dzinējiem, kas varētu būt, lai vispār šīs tehnoloģijas veidotu un ieviestu un finansētu. Un es arī biju viens no tiem, kas šeit Latvijā veicināja fizisko Hugo ieviešanu portāla Latvija LV. Pirms tam īsi brīdi tur atradās Google tulkotājs. Un tā viena atšķirība, kas ir tomēr būtiska atšķirība, jo es nerunāšu par kvalitāti, tas ir subjektīvi un tas atkarīgs no tekstiem un situācijas un no daudz kā cita, un Hugo nepārtraukt uzlabojās un tā, ka, protams, Google piedāvājums ir daudz plašāks valodu skaita ziņā. Un tāpēc perspektīvā es gribētu redzēt, ka šis Hugo risinājums attīstās, pilnveidojas, to, ko viņš dara, iekļaujas tajā MTTC projektā.
Un ka tomēr Latvijā LV tas risinājums, īstais risinājums, kas parādās, kas ir vajadzīgs publisko pakalpojumu portālā, ir daudzvalodu risinājums. Kā arī dāņu valoda parādās, zviedru valoda, poļu valoda un citas valodas, jo, kā mēs redzējām vairākos slaidos, cilvēki grib lasīt savā valodā. Tas ir viens, bet otrs ir, vismaz Latvijā, Eiropā netika izteikti, bet Latvijā ir ļoti svarīgs tāds princips kā publiskā ticamība. Un Latvijā iestādes atbild par savu publicēto informāciju. Un ja šī informācija tiek automātiski iztulkot zviedru valodā, un zviedru uzņēmējs pieņem lēmumu un arī veids kādu maksājumu balsoties uz šo informāciju, kurš atbild par to, kas ir noticis. Ja? Tāpēc, tomēr Latvijā mēs Hugo, kā šobrīd nākamajos plānos tiks ieviests, būs tas, ka šī tulkošana būs pusautomātiska. Iestādēm būs iespēja tekstus pārskatīt un dot savu akceptu, tomēr kāds ir īstais variants, vismaz angļu un krievu valodā. Un ka skaidri būs arī brīdinājums par to, ka šis tomēr ir automātisks tulkojums. Jo šī publiskā ticamība un šīs sekas, jo katram pakalpojumam ir administratīvas sekas, tā ir pakalpojuma definīcija. Ja? Un tas jāņem vērā ļoti nopietni šajos projektos, ka tas nav tikai tā, mums izdevās iztulkot, redz, cik labi mums ir pieeja citā valodā, un lūdzu lietojiet, vajag izvērtēt arī šos aspektus. Un te es pievēršos valodas resursu iegūs aspektam, kas ir attiec tieši uz terminoloģiju. Viens ir ļoti labi, ka var iegūt tekstus un frāzes no paralēliem tekstiem un iegūt šīs atbilsmes. Bet tad jautājums ir, cik lielā mērā tiek ņemta šī paša nozars terminoloģija, vai tekstos, kas ir izmantot, vai ir pareizie termini lietot, un vai tad viņi tālāk šie, strīdīgie varianti neparādās tulkojumos, kas jau tiek piedāvāt plašai publikai. Tas ir tas jautājums, kas būtu jāņem vērā, jo tā kā es darbojos terminoloģijas komisijā un vadu tieši datorterminu apakškomisijas, es varu droši pateikt, pie manis neviens nav vērsies ar jautājumu iedodiet savus IT terminus, kas, starp citu, mums vienīgajai un apakškomisijai par brīvu pieejam, jo mums ir līgums ar visiem apakškomisiju locekļiem, ka viņi savu darbu tātad pa brīvu piedāvā. Bez saistībām. Tātad, un šie termini, ja ir kādi datortermini, es nezinu, no kurienes tie, kas izstrādā šīs mašīnu tulkošanas sistēmas, no kurienes viņi tiek ņemti. Ja? Par to ir vērts padomāt. Terminu loma, kā tik jau pieminēts, ka Latvijā oficiālais status ir, ka tādi, kādi ir termini, viņi ir jālieto vienotā sistēmā, un tas ir tas ideālais, kā tam būtu bijis jābūt. Realitāte ir, ka terminu avoti ir ļoti daudz un dažādi. Viens ir tas, ka tad, kad mēs veidojam terminu datubāzi, toreiz Ekmaņa kungs, akadēmijas prezidents, viņš uzdeva jautājumu, bet cik liela tad būs tā datubāze, cik tad vispār ir terminu latviešu valodā? Un šo jautājumu, protams, neviens nezina atbildi. Ja? Tāpat kā neviens nezina atbildi, cik ir vārdu latviešu valodā, jo pat visas vārdnīcas, pat ja cik ir tezaurā daudz ir salikts un visur citur, pat ja salikt visas vārdnīcas, pat arī vecās vārdnīcas un senos tekstus, mēs nedabūtu visus tekstus, visus vārdus, cik viņu ir. Tāpēc, ka tikai neliela daļa parādās vārdnīcās. Un tur jau parādās jautājums par šo korpusu lingvistikas iesaisti. Latviešu valodā termini rodas, tātad nozara terminologi izstrādā savas vārdnīcas un kādreiz sapublicēja papīra formā, un tas bija tas augstākais punkts viņa darbībā. Un tā kā bija Eirotermbanka projekts, tad liela daļa šo vārdnīcu tika digitalizēts. Pirms tam liela daļa tika digitalizēts, jau to darīja Mākslīgā intelekta laboratorija un izmantoja tulkošanas terminoloģijas centrs, tā milzīgā vārdnīcu kopa, kas veido faktiski bāzi visām tām, kas šobrīd pastāv Latvijā, bet tas darbs būtu vēlams, ka viņš turpinās. Ja? Tāpat tās ļoti daudz termini mācību literatūrā, un šie termini neatrod ceļu ne datubāzēs, ne vārdnīcās. Viņi tur vienkārši
ir un tiek epizodiski lietot, un viens pasniedzējs lieto vienu citu. Speciālā literatūrā, dažādās publikācijās, zinātniskās, jā, aprakstos, rokas grāmatās, visur parādās šie termini. Visi šie avoti patiesībā nekādi nekur netiek apgūti, apkopoti un nenokļūst vienā vietā, vienā punktā. Tas viss ir ļoti izkaisīts šobrīd. Un milzīgs, vērtīgs terminoloģijas avots ir valsts iestāžu visražotā tekstu jūra. Visās ministrijās un aģentūrās un inspekcijās un visās valsts iestādēs top tūkstošiem un desmitiem un simtiem tūkstošu dokumentu, un īstenībā pat, tiksim, ministrijas iekšienē viņi nepārāk tiek, ir pieejami un apzināmi, kur nu vēl valsts mērogām. Tā vai citādi termini, kādi viņi ir, viņi nokļūst terminu datubāzēs. Jau runa gāja par to, ka Latvijā viņu, diemžēl, ir diezgan daudz. Ja mēs Googlē skatāmies vārdu terminu, tad pirmais, kas parādās, ir akad terminu, un tad otrais ir vai nu Valsts valodas centra vai terminu Letonika LV. Šeit mēs redzam terminu tilde LV un terminu Letonika LV ir tie domēni, kas it kā ir neatkarīgi, bet dod vienu produktu. Izmantot izdevību un tildi aicināt apkopot tos zem vienu ar kaut kādu redirektu vai kaut ko, jo šobrīd tie ir neatkarīgi, parādās un turpina pastāvēt. Jā, te ir tātad Eiropas datubāze, kura tiek izmantot, bet par kuras mazliet dažs vārds teikšu vēlāk, un Vārden LV ir šobrīd viņai tāds, jāsaka, rotaļīgs nosaukums, bet kādreiz bija nosaukums LocalDB, un tā ir vārnīca, kurā tiek apkopota informācija par lokalizētajiem produktiem. Teiksim, Firefox un Linux un dažādiem šiem produktiem, kāds ir atbilstams latviešu valodā, komandām un frāzēm, to var tur atrast. Vai ar to pietiek terminologa darbā? Nē, ja mēs terminoloģijā skatāmies terminus un meklējam jaunas, tad mēs noteikti izmantojam tezauru, kur ir gan latviešu literāras valodas vārnīca, gan arī, kā mēs dzirdējām, 200 citas. Ja? Un nav latviešu valodā labas angļu latviešu vārnīcas. Un faktiski vienīgā alternatīva lietot kādu krievu resursu, no kuriem visbiežāk izmanto multitran.ru, kurā tad parādās, ka šim angļu vārdam īstenībā ir tās 40 nozīmes, un tad var sākt domāt, kura tad atbilsme būs labāk latviešu valodā. Tāpat mums pietrūks darbā pieejams sinonīmu vārnīcas, jo brīvpieejas variantā tāda nav. Etimoloģijas vārnīca nav brīvpieejā, mēs nevaram īsti spriest profesionāli, ko tas vārds nozīmē, kā viņš ir cēlies. Ja? Bieži vien nāks izmantot slenga vārnīcu, jo spraudnis vai hļupiks, ja? Šie divi hļupiki, kas ir iesprausti, ka mēs nezinām, mums nav rīka, kur apskatīties, kāds ir oficiālais termins. Ja? Tā ir zibatmiņa, bet mums nav šīs atbilsmes, ja? Starp hļupiku un zibatmiņu. Ja? Un līdz ar to darbā nāks izmantot Google, lai apskatītos, kā šis vārds reāli tiek lietots angļu valodā un kāds ir iespējamās arī šo slēngu atbilsmes pēc satura. Un mums nav korpusa, nav mums latviešu valodā korpusa, kur varētu darbā izmantot. Ir tie kas tika nosaukti, tie tādi, tomēr eksperimenti, ja, viņi nav praktiskā darbā izmantojami, tie vairāk tādā pētniecībā, kā koncept, proof of concept, jā, bet mums nav korpus, un tā tiešām ir milzīga problēma. Ja tulks nonāk šajā juceklī, tā kā abi tulkošanas mūsu speciālisti teica, ka studenti arī prasa, ko tad viņiem lietot daudzās vārnīcas, ja, daudzās datubāzes, daudzie varianti,
nav saistības ar tulkošām vārnīcām, jo mūsdienās tomēr tā saistība ir daudz ciešāka nekā tas bija vēl 10 gadus atpakaļ. Tagad faktiski nedrīkstētu būt atsevišķa angļu latviešu vārnīca, un kurā neparādās arī visu nozaru terminoloģiju. Manā skatījumā tas tā vienkārši nedrīkstētu būt, bet tas tā it kā ir, joprojām cenšas tās lietas atdalīt. Bet praksē, kā es varu zināt, kurš tad vārds ir termins un kurš ir vienkārši vārds? Ja? Un tad man jāuzmina un jāskatās vairākās vārnīcās. Ja to visu gribētu apvienot, šīs kaut vai terminu vārnīcas vispirms vai terminu datu bāzes, tad, protams, ir dažādi šķēršļi. Un galvenie šķēršļi, es teiktu, ir 2. un 3. punkts. Nav labās gribas un nav arī naudas ar domu, ka, ja tas būtu projekts, kas dot iemeslu apsēsties pie viena galda un nospraust kaut kādu konkrētu mērķi, jo tā apvienošana jau arī tur ir daudz arī loģistikas lietas un programmēšanas lietas, un tas nav tā vienkārši grib iedod, izdara brīvā laikā, kaut ko tur nokonvertē 200,000 terminus un viss ļoti pats no sevis notiks. Nē, nenotiks. Ja? Jo tas pats jāte piemērs, kas šeit ir, varbūt ir redzams, varbūt nē. Jāte ir šāds šķirklis. Ir. Uz to es uzdūros, ka es mēģināju jāte ievietot akadēmiskā termina datubāzē, un tad jautājums, vai šo man nopietni uztvert kā terminu un tiešām tur likt. Ja? Un šādu ir daudz. Ir arī termini, kur pa vidu ir semikoli, ir termini, kuros nav ievērot terminoloģijas principi ar domu, ka valodas dažādie varianti var būt gan atsevišķā rindā, gan atdalīt ar komatu, gan atdalīt ar semikolu. Ja? Teiksim, sinonīmiskās atbilsmes kaut kādam terminam vai alternatīvās iespējas, kā viņu var tulkot. Un līdz ar to šobrīd jāte ir ļoti labs resurs, tur ir vairāk kā 20,000 termini, kas nav nekur citur, bet jautājums, vai viņi tā vienkārši var ieviest kādā no esošajām datubāzēm vai piedāvāt, integrēt, ir atklāts, jo viņš neatbilst mazliet kaut kādiem tādiem, varētu teikt, Latvijā pieņemtiem terminoloģijas standartiem. Ja drīkst, varbūt gribētu tātad pakomentēt attiecībā uz jāte. Es gribēju tikai tātad piebilst attiecībā uz jāte, šo te piemēru izmantoto jāte tika izstrādāta tulkiem, kas strādā Eiropas Savienības dienestos, un šis rīks sākotnēji tātad tika izstrādāts tieši šādiem mērķiem, nebija paredzēts sabiedriskai izmantošanai, un, protams, ka savulaik tas arī radīja daudz noved pie lielas šūmēšanās, un principā tātad runa bija par to, ka tika izveidot datubāzi, kurā bija tāda standarta frāze, tātad vārdu salikumu, kas bija jāizmanto obligātā kārtā tulkiem. Tā kā, protams, ka tādā ziņā tātad tā nav tāda tradicionāla, tā neievēro tātad šos te tradicionālos terminoloģijas veidošanas, noformēšanas arī standarts, bet tātad mērķis bija panākt to, ka tiek izmantot viena tās pašas frāzes. Jā, es saprotu, ka tas ir īpaša veida tātad resurs, bet ir baigi grūti, teiksim, atlasīt šos te terminus. Ir pilns, terminu saraksts, kuru importējot, jeb pārceļot, rotās šādi pārpratumi. Mēs varam, protams, samazināt šo te tvēru, mēs varbūt varam likt atmest tātad šos te ierakstus, kuros ir koli un semikoli, bet tātad šajās definīcijās ir koli, semikoli, un tas apgrūtina jāte izmantošanu. Jāte, teiksim, pilnībā šobrīd neatbilst terminoloģijas izstrādes standartiem.
Jā, es pilnībā piekrītu, bet, jāsaka, arī tās te pamatā esošā tehnoloģija ir tāda novecojusi. Es kopumā piekrītam, ko jūs sakat. Jā, es tikai gribēju šo skaidrumu sniegt. Un tad es gribētu arī nobeigt ar to, ka mēs varētu šo ELREK programmu un vispār šo aktivitāti, ka tiek attīstīts vienotais digitālais tirgus, un tam ir nepieciešams daudzvalodu atbalsts. Mēs varētu izmantot vienlaikus arī savu vietējo nacionālo valodas resursu sakārtošanai un savstarpēji vienošanos dažādu panākšanai un savu centienu koordinēšanai un vispirms jau tīri apzināšanai, jo vienalga šajā jomā cilvēki, kas darbojās, īsti nezin, kas notiek. Ja? Un nav tāda īsti fóruma mums iekšēji Latvijā, lai šo lietu attīstītu un lai tie centieni būtu kaut kā koordinēti. Un šis varētu būt viens no tiem veidiem, ka tā kā ir kaut kādas konkrētas aktivitātes Eiropas kontekstā, mēs varam nākt kopā un skatīties, ko mēs varam izdarīt. Tur ir visi tie licencēšanas jautājumi, autortiesības, jo tad, kad veidoja Eiroternbanku, daudzi autortiesību jautājumi, faktiski visi, tika atbildēti. Mums ir skaidrs, kas notiek ar terminiem, autortiesību jomā, mums ir skaidrs. Kas notiek autortiesību jomā ar korpusiem, mums nav skaidrs. Un šo jautājumu vajadzētu ļoti skaidri arī atbildēt, lai var iet uz priekšu, lai var lietot vai nelietot kaut kādus tekstus. Un vajadzētu tātad, viens no ierosinājumiem, ka ir terminu kolekcijas, kaut vai ir vārnīcās pieejamo šķirkļu virsraksti, ja es, teiksim, skatos Tezaura virzienā. Kaut vai, ja varētu Tezaurs publicēt sarakstu ar to, kādi vārdi viņiem ir, un ar saitēm, uz kuriem tad klikšķināt, lai tos varētu redzēt. Ja tas vien jau ļautu analizēt ļoti elastīgi, vai tāds vārds vispār ir latviešu valodā, ja? Tad visi šie dažādie rīki, kas nodrošinātu vārdu locīšanu un tam līdzīgi. Ka to un citu varētu piedāvāt atvērto datu veidā, jo šī CIA direktīva un valsts iestādēs mēs nopietni uz to virzām, jo varam kā koordinējošā institūcija tieši digitālajā jomā Latvijā. Ja? Visos ERAF projektos tā būs prasība, ka iestādēm būs jādod atvērto datu veidā dati, ja viņi grib ERAF naudu. Tieši tik vienkārši. Un tāpēc tas būs milzīgi labs tāds stimuls. Bet tur vajag arī to jau, kas ir, padarīt pieejam, jo daudz ir šis atkal tas institucionālais kaut kāds, tas, kā Baltīkungs teica, tāda neskaudība, tāda nesadarbība brīžiem. Ja? Un kompetento institūciju termini šobrīd tā īsti nopietni tomēr netiek publicēti. Tā skaitā neparādās ātri pieejami vārnīcās Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumu. Es domāju, Tezaurā mēs neatradīsim to, teiksim, ka tītenis attiecās arī uz to vistas vrapu, ja? Un dažādiem, daudz citu lēmumu, kas ir bijuši vai par to pašu bildu vai pašu foto un tam līdzīgi. Un tas pats attiecas arī uz vienotru terminoloģisku komisijas lēmumu, ka netik ātri parādās viņu datubāzēs, jo atsevišķi apakškomisijas savus lēmumus sagatavo pārskatāmā formā, un mēs viņu varam iepublicēt, un cita atkal neparādās. Un pēdējais, ka mūsu vajadzētu terminoloģijā korpus lingvistikas atbalstu, jo mūsu, kā es teicu, korpusu nav. Mums nav iespēja analizēt, kā vārds īstenībā tiek lietots, un mēs nedabūjam atpakaļ to saiti, kā īstenībā latviešu valodā kaut ko sauc, vai kurš vārds ir iegājies, kāds ir tendences, kurš vārds izzūd, kurš parādās, kāds jauns vārds, kā mēs uz viņu reaģēt. Mums nav šīs saites. Arī varbūt šī būtu tā iespēja, ka mēs tādu varam iedibināt. Paldies.